Šodien 29. jūnijas. Esam Kempings Dūšeļi. Mūsu ikgadējās sacensības Babītas ezerā. Ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz komandas. Visi savākuši tagad gaidam laiku un startēsim. Kā ir tik daudz laivas sagatavot pasākumam? Diezgan grūti, bet tiekam galā. Здравствуйте. Ваше имя? Дмитрий. Станислав. И команда? Акерман. Мы из Украины. В Бабите ловили когда-то? Да, уже второй год уже ловим. Нравится? Да, вообще шикарное озеро, красивое, все. И трофейная рыба есть, и... Короче, все нравится нам. Трофейная, какой размер? У меня 117 сантиметров. И на чем? На что? На пикшат. Labrīt! Labrīt! Esat gatavi atkal? Jā, kā kārtējo reizi. Komandas nosaukums? Spuriņi. Stāstiet, kas pagaidām ir bijis Babītē? Oi, labs ir bijis. Tad bija janvārī, bija 13 kg, 1,18 m. Pāris nedēļas atpakaļ 95. Tas priekš manis tāds. Brauciet uz tām pašām vietām, ne? Mēģināsim, jā. Jāskatās, jā. Cerēsim. Ja tur kāds priekšējā Man nesēdēs. šogad jau ir 1,8 m, ja? 1,8 m, 10 kg. Все настроены на боевом посту. В этом году в 2 раза больше лодок, чем в том. Было так. И рыбы сегодня тоже будет много. Mani sauc Igors. Komandas nosaukums? Rātarbait Zelmes. Ko mēģināsiet ķert? Skatīsimies asari ar meistarību. Jā, asari, līdaku, visu. Kas ķersies, то ķersim. Зовут меня Дмитрий. Название команды Jeep Tour LV. Вот, с лодками на Бабите была напряженка, поэтому вышли сегодня экипажем на своей лодке, чтобы ребятам оставить побольше лодочек и народу было поинтереснее участвовать. Да, этот сезон начался очень интересно на Бабите, да, то есть прошлая неделя была какая-то, на удивление, тихая, да, но вот с открытия Бабиты в этом году удивляло приятно. То есть точки уже знаешь? В принципе, наработки есть, но посмотрим, что будет сегодня. От спиннинга до бигбейтов, да, то есть будем экспериментировать, эксперименты, еще раз эксперименты. Andrejs. Nils. Un komandas nosaukums? One last cast. One last cast. Jau saprīts, pēdējais metiens, jā. Šo sezonu jau esat bijuši Babītē? Vienreiz, jā. Bet švaki, baigi švaki, pēc nostāstiem arī it kā ūdens līmenis pacēlies augšā, zivs kaut kur pamukušas pa malām. Tā kā mums bija kaut kādas, laikam, 2 zivs, viena tik līdz laivai, nekas liels, kaut kāda, cik 70? 70. Jā, kaut kāda 70 cm. Šodien meklēsiet? Jā, treniņš nebija nekāds, tāpēc es domāju, vienkārši improvizēsim. Kas taklboksā iekšā? Taklboksā ir slepenie mānekļi. Bet domāju, kā jau visi uz kaut kādiem maziem sākumā mēģinās aizvērties, un tad moškus kaut ko lielo pamētāt, un cerībā, ka kaut metrīgā mošs pieteiksies. Labi, paldies. Jep. Sveiki, labrīt. Labrītā. Kā jūs sauc? Ins, Mārtiņš. Komandas nosaukums? Nesam izdomājuši. Jums ir vesels 10 sekundes laika izdomāt. Līdaku mednieki. Labi. Stāstiet, esat jau Babītē bijuši šo sezonu? Jā, 3. janvārī. Bija nopirktas biļetes uz Salacu, bet bija ļoti slikti laikapstākļi, un tāpēc pieņēmām lēmumu braukt uz 3. janvārī uz Babīti. Un kā gāja jautājumi? Velcējot ar džerkiem, tika noķertas 6 līdakas, 1 paturēta. Uz velcīt? Jā. Ūdens līmenis bija vismaz metru augstāks kā tagad. Tāpēc es tā domāju. Labi, ko šodien sagaidat? Saimnieks jau saka, samus. Samus. Bet, diemžēl, laikam viņi netiks ieskaitīti pēc noteikumiem. Taklboksā, kas līdzi? Ir viss kaut kas, bet plānots ir vairāk uz bigbaitu, jā. Ar gumijām strādā. Gumijām, jā. Sveiki. Jūsu vārdi? Renārs. Lauris. Un komandas nosaukums? Milf Hunteri. Babītē jau šodien esat bijuši? Jā, vairākas reizes. Otrā reize personīgi. Un kā veicās? Pirmajā reizē 3 zemēr līdekas bija. Tātad arī meklēsiet? Jā, bet šodien cerams veiksmu uzspīdēs un kaut kas lielāks arī parādīs. Pāris reizes atpakaļ metrs arī bija. 3 reizes. Šodien arī lielisks laiks metriem? Jā. Pretapdegšanas krēmu paņēma, bet laikam nevajadzēs.
Čau! Vārds? Elvijs. Un komandas nosaukums? Kaut kāda Raterbaits juniori mēs esam, laikam. Cik reizes Babīte jau bija šo sezonu? Viena? Šitas nav mans ūdens. Šitas galīgi nav. Kā gāja? Nekā. Tātad šodien tu pilnībā taustīsies nezinot kur. Mums ir kaut kādas veco gadu, pagājušo gadu iestrādes, mēģināsim pa tām nodot. Mums bija liels plāns ar asariem, bet laikapstākļi ievies korekciju. Dēļ vēja mēs droši vien neaizbrauksim tur, kur mums te asari parasti ķerās. Tā kā, skatīsimies, taustīsimies. Big Bites ir līdzi, tur jau, ko tur vajag? Vienu labu copu. Tieši tā. Jā, mums ir stratēģija diezgan vienkārši. Es droši vien iešu klasiski ar lielajiem mānekļiem, 25 cm un lielākiem. Un Olīvija man piesaks uz mazākiem mānekļiem, čaterbaitiņi, mazāki kaut kādi woblerīši. Un paskatīsimies, kas ir efektīvāk pirmajās stundās, un pēc tam jau divu pārslēgsimies uz vienu tēmu. Pēvlē fishing teams. Tieši tā. Atceros pagājušo gadu jūs. Kā gāja pagājušo gadu? Vidēji. Diezgan normāli, bet netikām tā baigi augstu nekur. Bet zivi ķērām, okei. Bija ko atrast, Uz beigām mums tā kā vairāk gāja, tā sākumā grūti. Pēc šodienas laikapstākļiem liekas, ka vajadzētu būt labākai copē nekā pagājušo gadu. Noteikti. Centīsimies darīt to labāko, ko lai saka, es nezinu. Bijāt iepriekš jau? Bijām pabraukājuši. Jā, ūdens baigi augšā izslēgt turās, un tāpēc diezgan savādāk ir nekā citus gadus. Parasti tā zāles ir vairāk ūdens zemē, un tad apmēram zinu, kur to zivi meklēt šogad. Viski jāmaina. Babīte jau nav veikals, zivs jāmeklē. Jā, tā gan ir. Labs rīts, vai? Tā, jūsu vārdi? Dāvis. Ēriks. Būtis neķērās, šoreiz varētu kaut ko citu. Kā pagājušajā gadu gāja? Normāli. Sūdīgi. Pirmajā reizē normāli, otrajā tā sūdīga. Šogad jau esat bijuši Babītē? Jā. Kā gāja? Neveiksmīgi. Liekas jautājums. Tātad tagad šodien meklējušies? Vietiņi vēl savu nav, ja? Ir kaut kāda. Kaut kas jau ir izdomāts. Tā, pirms te rādīt vēl nevar. Kaut kas ir izdomāts, jā. Mani sauc Juris. Sauc Aleksijs. Es Babītē šogad pirmo reizi, vēl neesmu bijis, kolēģis jau ir bijis pāris reizes. Kā gāja kolēģim? Nepārāk labi. Tā kā dažas sudīgas vienmēr ir, bet nav tik daudz, kā gribēja. Kā jau Babītē? Pagājušajā gadā bija labāk. Доброе утро, Лабрит. Мы начинаем наши очередные соревнования. Это будут 6-е соревнования. К сожалению, я не владею настолько хорошо латышским языком. Буду говорить по-русски, но нам очень нужно, чтобы вы все поняли, что сейчас будет озвучено. Если что-то непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Вот здесь база наша, где мы находимся. Вы только имеете право по прямой выплыть через середину озера и ловить. Не взвешивается, а измеряется по длине. Окуни, щуки, скажу попроще. Кроме очень хороших призов от спонсоров, есть еще приз за самую большую щуку и за самого большого окуня. Очень хорошие призы. Я бы сам такие хотел. Стебромастер. На любую вашу покупку, на любую цифру, скидка 30%. Самым главным спонсором выступил рыболовный магазин Ратербайт. Очень хорошие призы от Profit Tackle. Это Виталий Мичус, если кто-то не знает. Вот. Ну, вообще у нас много спонсоров, растем. Все с удовольствием нас спонсируют. Ну и я скажу, что такой цифры по призам, стоимости, я не припомню. Ну, чтобы было совсем понятно, за первое место это только один приз. В смысле, каждому, кто занял первое место. В спиннинге ценой в районе 200 евро. Так, поехали!
Kā sokās? Atbraucām zivis filmēt. Vējš diezgan nes klausies, ne? Un es saprotu, ka būra arī neko baigi nepalīdz. Daudz, nē. Aizgāja? Чего поймали? Крокодила. Kā iet? Nekā. Šoreiz bez zivīm? Tieši tā. Nepalīdzēja nekas. Vienmēr jau nevar būt. Desī nepštie plāksnes. To es saprotu, sportisti ierotās. Laika apstākļus pievīt. Īstās, ka arī akumulators. Motors? Šņūdens iekšā. Bija jau labi. Tas, ka tas atķīts, tad kaut neatķīts, tad motor. Vismaz kāds būs atpūties. Pārpastīs. Labi, nevajadzētu rokas pakstāt. Vējaini. Un sopes ziņā vispār neņēma, cik saprotu. Divi šitādi asarīši. Nu viss. Varbūt vajadzēs tiem asariem turpināt ķert. Es to ķeru. Nebija nekāda jēga. Pasmātā kaut ko uzpildēju. To sauc par homemade. Ļoti viegls un daudz izturīgāks nekā. Nē, nu, vismaz šiltos no laivā, līdz jāņem ar piepīpēt no laivas pat taisno. Ja šitas aizdegsies, tad ar tādu liesmu. Kā вам рыбалка? А рыба есть? Рыба есть. О! Paldies. Patīkami. Марта. Ну, конкретно, это кто поймал? Ты номер. Дим. Nu, cope vai atpūtas brauciens? Sporta brauciens. Mums ar akumulātoru bija problēma. Te vieni arī no tā gala ar gumīniec airējās. Viss kārtībā. Normāli pavingrojām. Nu, bet jā, vējš mums patraucēja. Netikām mēs tur, kur mēs gribējām aizbraukt. Līdz ar to loms. Tā. Arī ir tur, kur ir? Tur ir, jā. Tur ir.
Tā, kas... Wow! Pat sopaņi pārsteigts. Trīs kontakti tikai. Александр поймал. Zīvis laivā tā, ka šupo, ne, laivu. Nu nevar novaldīt. Aģent 008, 0 zivis, 0 copes, 8 stundas. Tur zivs izskatās, ja tik laimīgi. Paturēju un palaidi. Nu, viņi aizgāja prom, jā. Jāni, Brīksni, nu, panāc šo jubilētu. Apsveicam tevi dzimšandienā. Paldies. Daudz laimes. Ka mēs tev sarūpējam dāvanu. Vajag skolu, dāvanu kartu un tēkreklis. Daudz liels. Paldies, paldies, paldies. Очень много призов. Причем призы есть разные. Например, вот есть такая штучка. Кто в теме знает, сколько она стоит. Очень просто ее забрать. Просто нужно попадать в банановый ящик. Своей приманкой, своим спиннингом с расстояния попадаете в банановый ящик, она ваша. Кто первый в очереди, у того больше выбор. И так далее. До того, пока не надоест. Все остальное разыграем в лотерею. Pirmais, kas trāpīja? Vai ne? На наших соревнованиях было 40 экипажей, 80 человек. 19 экипажей привезли рыбу. 4 раза, наверное, у нас участвует один и тот же самый-самый ветеран рыбалки. Анатолий. Анатолий, подойдите, пожалуйста, сюда. 83 года. Человеку 83 года, и он до сих пор ловит рыбу. Давайте поздравим ветерана рыбалки. Olivija Meistara. Kur krūze un medaļa. Cik tev gadu? 11 gadu. Aplauks lūdzu. Atkal Olivija Meistara, tā kā visdrosmīgākā topmana. Jo tādā vējā topēt nav grūti, nav viegli, ja? Lomu viens asara.
Šodien tas ir labi. Это Марта Максимова, щука 70 сантиметров. Самая большая щука Станислав Яшин, 109 сантиметров. Естественно, самый большой окунь Владислав Чернобай. Окунь 32,5 сантиметра. Этот был у Ирины Буки. Третье место. Ирина Бука, Виталий Бука. От Роттербарка магазина очень неплохой спиннинг. Просто немножко подсадить. Бачка. Раймонд Саука, Марта Максимова. Vesels komplekts. Андрей Станулис, Игорь Никитин. Щука 24, окунь 28, 26, 23, 23. Чтобы было понятно, спиннинги, каждый спиннинг стоит в районе 200 евро. Андрей. Ну а теперь лотерея. Все. Большое спасибо нашим спонсорам и всем участникам. До встречи осенью.